2000. gada gazelē ar kuzavu. Nu, varam parādīt motoru, bet tagad, nu, salons. Seikar mums ir ambāns. Labdien, šī ir 5 pakāpju ātrumkārba. Vai 4, nu, kāda starpība? Redziet, nu... Šī stūra, šī ir rekura ekonomiskā aizdedze. Vai nav nepieciešama atslēga, pats jaunākais, kas ir izgudrots skrien? Šis ir gāzes vēls, bremzvēls, kurš ļoti reti strādā. Jā, jūs redzat, klimata kontrole viss ir. Šeit ir bārdačoks, kur var visu kaut ko nūtis. Jums mūzikas centrs, protams. Mūzika tur centra var ielikt jebko. Nu labi, mēs tagad testu braucienu. Mēs iziesim ārā, apstīsimies no sākuma apkārt. Jūs redzat spāņu, šis ir speciāli tā domāts. Šis ir Brabus tunings, ja? Gazeles Brabus tunings. Nevar atvērt vaļā? Var atvērt kaut kā tūlītās, rekur šeit. Nu, lūk, tas ir ļoti zverīgs motors. 10 000 zirgspēku. Akumulators, kas nestrādā. Jā, viņam nav jāstrādā. Tā, nu tad aiziesim ciet, jā? Aiziesim apstīties viņam. Tuning elements, jā, rūsas jā. atsās. Jūs redzat, gazeļi. Gazeļi, jā. Jūs redzat? Kulba, lūdzu. Kulba. Patīk 2 tiltu riteni, jā. Diski baigi forši, jā. Ļoti labi. Ļoti labi, ar šitādiem var braukt visur. Ļoti ietilpīgs, jā? Jā, ģimenei domāts. Ģimenes auto, ļoti ietilpīgs, jā? Jā. Man ļoti patīk. Varbūt izbraucam testu braucienu. Jā. Izbrauksim testu braucienu. Jā, nākam. Nu, aiziet. Iedarbin. Nu, tad lūdzu. Jūs redzat, viņš ir tā kā džips pilnīgi ar hammeri, ja tu brauc. Viss šūpo. Pilnīgi tā kā ar kuģi dzirdēt nevar neko. Nevar, motors ir ekonomiskais. Kā viņi tur sauc? Bļāj, policija, mūkam. Mēnesis skrien mums pakaļ. Labi, apstāsimies. Nu, lūk, tā, brauciens ir galā, es jums iesaku ņemt šo mašīnu. Nu, vairāk pa 500 latiem nebūs. Paldies.